Labvakar! Šis ir raidījums Kopā, kas stāsta stāstus, aktualizē problēmas un rosina rīcībai. Mēs tiekamies ar cilvēkiem, kuriem slimība, trauma vai iedzimtība ir mainījusi ierasto dzīves ritmu. Šodien mēs runāsim par to, kā smaržo grāmatas Staiģenes bibliotēkā, kur par bibliotekāru palīgu strādā Iveta. Kas jauns un vai strādā internets? Tie ir jautājumi, ko uzdod ik viens bibliotekas apmeklētājs Ivetai, kura jau kopš pavasara strādā subsidētajā darba vietā. Biblioteka jau pirmkārt ir domāta, priekš tam, lai daudz informācijas jaunu atrastu. Vairāk nāk bērni, meklēt priekš skolas, arī rītā parīt ir projektu dienas, un tad viņi nāk meklēt gan grāmatās, gan internetā. Vairāk gan internetā nekā grāmatās. Nāk grāmatas lasīt. Daži vecāki cilvēki atnāk avīzes palasīt, žurnālus palasīt pirms autobusu pasēdiņa. Nāk grāmatas vākot. Dažādi. Kādreiz Iveta strādāja fermā 13 gadus, bet tad darbu nācās pamest, jo ārsti uzstādīja diagnozi progresējoša muskuļu miodistrofija. Ja fermā bija tā, ka 2 gāja pa nakti uz darbu, nāca 8 mājās, tad gāja gulēt, un tad atkal 2 gāja uz darbu un atkal vakarā 8 mājās. Saslimu 2000. gadā, invaliditāti iedevam, uzstādīja man Rīgā prognozi. Progresējuši muskuļu miodistrofiju. Tas ir, kad muskuļi atsakās strādāt. Iestājās pareizes, paralīzes. Tas ir kā kuram cilvēkam individuāli, kā ir visu laiku jādzer zāles, ir 2 reizes gadā pie ārsta jāiet atrādīties, sanatorijās jāguļ, slimnīcā jāaiziet uz kursus. Ja pats sev seko līdzi, tad nav tik traki. Iveta saka, ka darbs fermā un bibliotēkā nav salīdzināms. Fermā tas ir bijis fiziski grūts, bet bibliotēkā Ivetas darba diena paiet kopā ar grāmatām un cilvēkiem. Šeit, izmantojot subsidētās darba vietas priekšrocības un tai piešķirto finansējumu, iegādāts speciāls krēsls. Tas ļauj regulēt ķermeņa stāvokli un novērš ilgstošas nērtas piespiedu pozas. Ivetas darba diena sākas 8 un beidzas 4 pēcpusdienā. Tad tagad ir atnāk uz darbu, vakarā var aiziet uz kori padziedāt, un vēl visādus brīvus pulciņus apmeklēt, laiku pietiek. Uzsākt darbu Ivetai nav bijis viegli, bet visu vajadzīgo palīdzējuši apgūt kolēģi. Ja datoru es vispār nezināju, no kuras puses viņam pieiet klāt, man bija bailes, bija asaras, es raudāju, nevarēju neko saprast. Bet, Liena bija pacietīga, iemācīja. Grāmatu izsniegšana un saņemšana, mācību literatūras ievākošana un veco grāmatu līmēšana, palīdzība darbā ar internetu, jaunākajiem bibliotekas apmeklētājiem informācijas meklēšana, vecāka gada gājuma ļaudīm rēķina apmaksa, bet galvenais, protams, darbs ar grāmatām un to datu bāzi. Tagad jau apmēram pārzinu un ir sistēma, kurā varu arī paskatīties ierakstu grāmatu un paskatos, kurā plauktā viņi ir, ja es nezinu kārtīgi. Tas ir pāris minūtes un var atrast, kur viņi atrodas. Bibliotēkā Iveta jūtas novērtēta gan cilvēciski, gan profesionāli. Tagad viņa audzina 12-gadīgo meitu, dzied jauktajā Ozolnieku un Jelgavas novada korī, lasa romānus un mācās angļu valodu. Jā, šeit ir labi. Ir brīži, kad galīgi sāk sāpēt vai sprāns vai kas, un tad es zinu, kad jāiet pie ārsta. Ja agrāk bija tā, kad es gāju stabili to pusgadus pagāju un gāju pie ārsta, tad tagad es pat eju dažreiz vienkārši tikai tāpēc, ka man ir jāiet, nevis tāpēc, ka man sāp. Tagad sāpes ir pazudušas gandrīz. Atbildot uz jautājumu, kas iedrošināja pieteikties šim darbam, Iveta atzīst, ka liela nozīme bijusi līdzcilvēku atbalstam. Viennozīmīgi, ja ir tāds piedāvājums, tad ir jāmācās, jo es nezinu, kā citos pagastos, bet mūsu pagastā man vienmēr visi ir nākuši pretīm ļoti. Labsirdīgi nav bijis, kad citreiz aiziet kaut kur pajautāt par darbu, tad pirmais, ko paprasiet, es invalīds, tad tev neņem nemaz pretīm, nemaz nekādas runāšanas nav. Tad šeit bija arī, viņi jau zināja, ka es esmu invalīds, un es arī apskaidroju, ka es vienreiz gadā braucu uz sanatoriju, vienreiz gadā eju uz slimnīcu, un var gadīties arī, ka man tur vēl papildus slimības labs vai kā. Tad nekādas problēmas man šeit nebija.
Darbs bibliotēkā Ivetei ir garantēts vēl 1,5 gadu. To paredz valsts subsidētās darba vietas noteikumi. Kas būs pēc tam? Neuztraucos īpaši. Nu, ja palikšu bez darba, tad braukšu prom no Latvijas. Ļoti daudz radi dzīvo jau ārpus Latvijas, vairākās pasaules vietās. Man tas veselības stāvoklis nav tik traģiski, lai es nevarētu galīgi neko darīt. Jo tādi darbi, arī tur es esmu interesējusies jau te pašā Īrijā, Dānijā, kādas darbus es varētu darīt kā invalīds. Viņi tur ir jautājuši. Diezgan daudz darbu var dabūt. Man ļoti liels atbalsts pretīm nāk. Ja būs darbs, tad es prom nebraucu. Kas nākotnē sagaida cilvēkus ar invaliditāti, vai arī turpmāk viņiem būs iespēja pieteikties subsidētajās darba vietās? Uz šiem jautājumiem pašlaik atbildēt nevar arī Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles speciālisti. Staļģenē, tāpat kā citviet Latvijā, cer, ka subsidēto darba vietu labā praksa turpināsies. Tur vislielākais skaits. Jelgavas novada iesaistīti bezdarbnieki, gan invalīdi, gan arī otrā kategorijā viņi saucās nelabvēlīgie bezdarbnieki. Tas ir jaunās māmiņas, ilgstoši bezdarbnieki bez invaliditātes, bet arī ietilpst TANI projektā. Tieši invalīdi strādā bibliotēkā, strādā kā pacientu reģistrētāji, ļoti ir apmierināti, ļoti pateicīgi gan darba devējiem, gan Nodarbinātības aģentūrai. Protams, no bezdarbnieku puses atsaucība lielāka nekā no darba devēja puses, jo darba devējiem tagad arī iet grūti ar nodokļiem, un līdz ar to darba vietas ir mazāk nekā cilvēki gribētu strādāt varbūt.